Dievam rūp tavs ķermenis. Dievam rūp demoniski līgumi, kuriem zinot vai nezinot piekrīti. Un Dievs vēlas tevi pasargāt no visa, ko velns dara, lai iznīcinātu Dieva bērnus. Tas ir ar ārpus laulības dzimuma attiecībām. Tas ir brīdinājums. Sapnī redzēja parazītu, tārps, pretīgs. Tas nāca ārā no privātās zonas, tam bija metāla galva. Kad pamodos, jautāja Dievam, kas tas ir. Dievs atbildēja, daudz kas notiek. Sodoma, Gomora, seksuāli transmisīvas slimības lielā ātrumā un lielos procentos izplatās dēļ uzvedības. Tāds rezultāts. Dievs vēlas tevi pasargāt. Dievs vēlas, lai esam tikai ar savu sievu vai vīru. Tam ir iemesls. Tas nav, lai novērstu no tevis labu laiku, patīkamus mirkļus, bet lai pasargātu tevi. Ne tikai no fiziskām slimībām, bet arī no garīgām. Tās lietas notiek vispirms garā un tad fiziskajā. Kādam no jums apkārt ir viltus partneris, kas tika sūtīts, kurš ir pārvadātājs un vēlas pārnest šos parazītus uz tevi. Šis vārds ir pat dziļāks, jo ticu, ka tam ir darīšana ar parazītu, attīrīšanu. Ne tikai tavā ķermenī, garā, bet arī fiziskajā. Kādam no jums Dievs aicina darīt attīrīšanu, konsultējies ar ārstu, ir dažādi veidi, kā to darīt. Arī metāli ķermenī, tam var pielietot chlorofīlu, tas ir zaļajos dārzeņos. Tas izsūc visus metālus, kas tavā sistēmā. Ticu, ka savienojums starp ārlaulības sakariem un augstā līmeņa parazītiem tavā organismā un šie smagie metāli, tam ir garīga savienošanās. Lai tev nav ārpus laulības sakari. Kāds no jums ir attiecībās, kurās Dievs nav tevi aicinājis tajās būt, un otra persona tevi krāpj, un viņš tevi ieliek briesmās. Un Dievs tevi brīdina, rāda, ko šis cilvēks dara, un tev ir jābūt paklausīgai, jo paliekot ar šo cilvēku, pat ja tas ir tavs vīrs vai sieva, ja viņa tevi krāpj, tas cilvēks ieliek tevi, tavu veselību riskā. Dievs cenšas tevi brīdināt. Atdalies no šī cilvēka, lūdz par viņu, vai prasi Dievam, ko darīt šajā situācijā. Redzēju video, kur sieviete atstāja vīrieti, viņi nebija precēti. Zīdainis, 4 mēneši jauns, vīrietis viņu krāpa, meloja viņai, apmeloja, un Dievs runāja uz viņu, lai viņa iet prom no šīm attiecībām, un izrādās, ka vīrietis vēl bija precējies ar citu sievieti. Viņa zināja, ka tas vīrietis nav no Dieva, pat ja lūdza abi kopā katru rītu. Viņa zināja, ka precējies ar citu, kopīgs bērns, ārpus laulību sakars, dzīvoja kopā. Šis vīrietis turpināja tā darīt, un Dievs sauca sievieti ārā no tādām attiecībām, un viņa izvācās, salauza apli un pārtrauca attiecības. Dievs šo runā, lai pasargātu tavu templi. Tu dzenies pēc svētuma, tas ir ļoti svarīgi. Ja tu redzētu kādi dēmoni šim cilvēkam, kādi parazīti, tas tev būtu pretīgi. Sapnī šis parazīts simbolizēja šos netīros pretīgos dēmonus, kurus tu nekad nevēlētos savā ķermenī. Kad tev ir ārpus laulības attiecības, tu dodi savu ķermeni šiem dēmoniem. Tiem ir legāla pieeja tev kā šim pretīgiem tārpiem, lai tie darītu, ko vēlas tavā ķermenī, un tu to nevēlies. Atceries, ka tavs ķermenis ir templis, tas pieder Dievam. 1. Korintiešiem 6, 19, 20. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Pat masturbācija, tu dod pieeju dēmoniem, tu dzenies pēc tīrības un nepiekop ārpus laulību attiecības, bet ja citos veidos baro šos dēmonus, tu sevi atver burvestībai, lāstiem. Dieva vārdā teikts, mani bērni cieš zināšanu trūkuma dēļ.
Dažreiz tu vienkārši nezini. Dievs parāda, ka tas ir nepareizi. Tavā dzīvē būs lielas pārmaiņas. Tie dēmoni, parazīti iztukšo tavu enerģiju. Paliec tīra, tev būs tuvāka savienība ar Dievu, skaidrāk dzirdēsi viņa balsi. Velns sūtīs cilvēkus, zinot, kas tev patīk, tavus vājumus, ar ko iestrēgusi. Ja tev ir iekāre, ej gavēnī, sasaisti šo garu, pārgriez neveselīgās saites, salauz važas Jēzus Kristus vārdā.